Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā par darba aizsardzību, un mans padoms šajā video ir par darba aprīkojuma pārbaudēm. Tātad konkrētāk, protams, skatāmies tālāk. Tātad principā pārbaudas attiecās uz daudzām lietām, izējām ātri cauri, tas ir uz rokas darba rīkiem, sevišķi es esmu norādījis sišanai, kalšanai, šķelšanai, tur, kur, teiksim, darbarīku kāti var bojāties, attiecīgi arī traumatismu, kalti, punktsiši un vēl tam līdzīgas lietas, ja, kuri, protams, ka no tās sišanas un deformācijā veidojās kaut kādas problēmas. Ja, tad attiecīgi ir jāpaskatās un, ja vajag, tad arī jāmaina nost. Akumulātora instrumenti, tā skaitā arī pats lādētājs, ja, lai viņš būtu drošs, elektroinstrumenti, arī pievadi, ja, tad elektrības vadi, motoinstrumenti, tātad tie, kas darbojās uz degvielu, benzīnu un tam līdzīgiem šķidrumiem, ja, tātad attiecīgi neatkarīgi savā būtībā. Hidrauliskiem, tātad ar hidrauliku, ja, pneimatiskie ar pneimatiku, ja, arī tā skaitā arī kādā gadījumā pievadi, kādā gadījumā arī vide, tur, kur iekšā ir šķidrumi, ja, vai no eļļa tā ir, ja, vai, kā mēs redzējām, arī degviela, tad tur vairāk par vidi. Ja ir gaiss, kā pneimatikā, ja, tad arī pievadus skatāmies, ja, kā viņi nodrošina. Un, protams, kad te būtu vesels bloks tad par iekārtām un mašīnām, ja, bet, faktiski jebkura nozare, sākot ar kokapstrādu, metālapstrādu, beidzot ar būvniecību, ceļu būve, jebkura nozare, kurā ir kaut kādas iekārtas. Tāpatās es nosaucu to par dažādo celšanas aprīkojumu, iet runa par telferiem, par palešu ratiņiem, kaut kādiem pacēlājiem, ja, lai viņi tiešām paceltu, būtu aizsardzība pret netīšu nokrišanu. Tāpatās remonta aprīkojumi vai apkalpošanas aprīkojumi, tā es viņu nosaucu, tad mums uzņēmumos lielākoties ir remontstrādnieki, tā mēs viņus varētu nosaukt. Un viņi, tātad kāp mainas puldzītes, veic remontdarbus, vēl kaut kādus vadus, jā, kaut ko pārbauda, jā, un attiecīgi viņiem, protams, ir savs aprīkojums, un tam jābūt ir drošam un attiecīgi arī pārbaudītam. Tāpat tās būvniecības aprīkojumam, tur ir lielākoties par augstumu, jā, tad parasti tās ir trepes, sastādnes, torņi, bet tur ir arī virkni specifisku lietu. Tāpat tās par dažādu veidu transportu, sākot ar to transportu, kuru iespējams nepārbauda ceļu satiksmes drošības direkcijā, jā, tātad mēs par to sīkāk runāsim, kur ir tā atšķirība, jā, bet principā tātad transportu, kuru nepārbauda kāda cita iestāde, lai mēs pierādītu, ka viņi ir veikuši šo te pārbaudi, jā, tādi ir arī tādi. Tāpatās transportēšanas aprīkojums, dažādi konvejeru līnijas, pa ko notiek visa šī te materiālu transportēšana, ja, tur varētu būt arī stāsts par termogrāfiju, par vēl kaut kādām lietām, kas piederētos pie šīm te pārbaudēm. Tātad darba aprīkojumam pirmais, kas mums ir jāveic šīs te pārbaudes. Un tas galvenais uzsvars, ko es gribu pateikt, ka mums ir jābūt kaut kur kādos dokumentos norādīts, kādam darba aprīkojumam, cik bieži mēs šīs pārbaudes veicam. Normatīvos nav, izņemot tās, ko, protams, nosaka valsts, kas ir valstiski un jābrauc vai jāpieaicina speciālas iestādes. Tas ir cits stāsts, bet principā pašam darba aprīkojumam, ko pārbaudām mēs paši, nav noteikts. Mums tas ir jānosaka, vai mēs to darām reiz pusgadā kaut kādām iekārtām, kas ir būtiskas, varbūt biežāk, varbūt reiz gadā, varbūt kaut ko reiz 2 gados, kas varbūt netik bieži tiek lietots. Tā kā tas paliek mūsu ziņā, bet, protams, kaut kur tam ir jābūt nodefinētam, lai mums būtu pašiem skaidrs, cik un ko mēs cik bieži pārbaudām. Protams, mērķis ir jebkurā gadījumā uzlabot drošību darbinieku, ja, tad tur nekā tāda nav. Un tā galvenā ideja, protams, kas ir, ka mēs to darām vizuāli, ja, tātad paskatāmies, mums ir šis te protokols, un protokolā mēs tātad norādām, kas neatbilst, un plānojam pasākums, kas mums ir jāuzlabo, lai, ja mēs atdodam remontam, lai cilvēks, kurš attiecīgi veiks šo te uzlabojumu, vai tas būs elektriķis, vai tas būs mehāniķis, viņš attiecīgi zina,
ko tad mēs esam domājuši un kas ir jāizdara. Bet tikpat labi varbūt ir jāuzlīmē pašam darba aizsardzības speciālistam drošības zīmes. Tātad šeit ir viens pārbaudas protokola variants, ja, bet katram darba aprīkojumam viņš ir nedaudz savādāks, bet, protams, visideālākais būtu skatīties šo te pārbaudas protokolu un izstrādāt balstoties uz lietošanas instrukciju, un tur tad arī ir pateikts, un tur arī faktiski daudziem aprīkojumiem esmu redzējis, ir pateikts arī šis te biežums pēc motorstundām vai pēc laika, ja, un kas tad konkrētā brīdī tad ir jāpārbauda. Tā kā vispirms ņemam par pamatu konkrētā aprīkojuma lietošanas instrukciju. Ja mums tādas nav, tad varam, teiksim, skatīties kaut kādu vispārīgāku protokolu, ko mēs pielāgojam konkrētam darba aprīkojumam. Šajā gadījumā mums ir metāla slīpripa, ja, un mēs veicam viņas pārbaudi, iesim diezgan raiti, un tātad augšā, ja ir jā, tad ir viss kārtībā, ja nē, tātad šeit es neesmu iekopējis, bet principā būtu jābūt tālāk ailītei, un faktiski ir ailīte, kurā tad ir pasākums, kas mums ir jādara. Tātad šajā gadījumā ir problēmas ar vizuāli bojājumu pogām šeit nav, nedaudz aiz manīm nevar redzēt, bet šīs ir veco laiku iekārta, attiecīgi vecās pogas. Problēmas ar marķēšanu, kā mēs zinām, īsti nav skaidrs, ar kuru sākt un kuru beigt, tā tas ir, tātad attiecīgi mums tas ir jāizdara. Avārijas pogas arī nav atbilstošas, ja, tad mūsdienās ir šīs sēnes tipa avārijas pogas, ja, un attiecīgi, lai ātri un bez problēmām mēs to darba aprīkojumu varam apstādināt. Tātad šīs lietas tā kā neatiecās. Tālāk ir par nožogojumu, ja šeit nav līdz galam nožogots, ja attiecīgi mēs varbūt tās netīšām no sāna vai kaut kā tam līdzīgi. Šeit, protams, arī par ripu un tās biezumu mēs varētu diskutēt, bet tas jau tīri būtu ne tik daudz no mašīnas drošības, cik daudz no šīs mašīnas drošas lietošanas lietām. Karsto lietu pieņemam, ka nav augsto šajā gadījumā, nē. Gaismas sensori mums šādām, protams, iekārtām nav. Aizsargi mums tā tad nav, kā mēs jau runājām, tātad maksimāli visām lietām, kustīgām, rotējošām jābūt ir nožogotām. Par piestiprināšanu uzskatīsim, ka viņš ir atbilstoši piestiprināts pie grīdas. Un tur, protams, ir materiāls, ja, kas absorbē šo te vibrāciju, ja, lai nebūtu problēmas pēc tam ar infraskaņu. Tālāk, tātad griezēja instrumenti, tātad mums ir, mēs atgriežamies pie tā, ka nav norogota vieta, faktiski mums vairāki punkti par vienu un to pašu runā. Par nostiprināšanu mums nebūtu tā kā iebilgums, par parīgi ierīcēm tātad attiecīgi plauktiņš ir, uz kura mēs uzliekam instrumentu un varam veikt slīpēšanas darbus. Lokāla apgaismojuma mums nav, kaut gan viņš tā kā būtu vajadzīgs, ja, lai, protams, jo šiem te ir papildus prasība pret apgaismojumu, ja, viņš ir diezgan, jo tur ir teikts, ja ļoti neprecīzi darbiem, tad ap 500, ja precīzākiem ap 750, un ja ļoti precīziem, tad 1000, un faktiski ikdienā darbnīcās parasti ir 300 lux apgaismojums, un nekad parasti 1000 nav, tā kā tam aprīkojumam, kuram ir nepieciešams kaut ko jau precīzi izdarīt un precīzāk to darīt, tad ir vajadzīgs papildus šis te apgaismojums. Tā kā atceramies, nezinu, šujmašīnām, kurām pašām arī ieslēdzās šis te papildus apgaismojums lokālais. Tātad tālāk šīs te lietas, tā kā viņu nav, tad pagaidām nav ko vērtēt. Jā, attiecīgi elektrosistēma mēs paskatījāmies vadus vairāk vai mazāk ir ok, un viņš mums šobrīd ir, viņš tiek zemēts attiecīgi ar vadu, jā, un līdz ar to pašu zemējumu mēs neskatāmies. Tālāk par ventilāciju, tad ventilācijas nav. Viss ir, protams, atkarīgs, cik daudz un bieži mēs lietojam. Ja tikai viena kalta vai urbīša uzasināšanai vienreiz mēnesī, tad, protams, tā ventilācija nav tik būtiski. Ja mēs to darām regulāri, tad ventilācija, jo tur izdalās abrazīvi, ja, un tur ir gan arī šīs te ķīmisko vielu izgarojumi, jo augstāks ir apgrieziena intensitāte, tā drīkst teikt, ja vairāk izdalās ķīmiskās vielas, tas ir arī atkarīgs, ko mēs slīpājam, vai tas ir parasts metāls, kas mūsdienās ir ļoti reti, tērauds būtu pareizi, ja, bet tālāk, ja mums visdrīzāk ir kaut kāds leģēts tērauds, tas nozīmē, ka pie tērauda klāt ir
piekausētas kaut kādas ķīmiskās vielas tur dažādām lietām, jo katra ķīmiskā viela tad kaut ko dod. Līdz ar to pie kaut kādas intensitātes arī šīs ķīmiskās vielas izgarojās, tātad veidojās šo te vielu izgarojumi, un ne visu vielu, piemēram, mangāns, kas varētu būt stiprībai, jā, nu, viņš nav tas labākais, bet tur var būt ļoti daudz, arī mēs zinām, ka ir chromētas detaļas un tam līdzīgi, ja tā kā tas viss kaut kādā brīdī, protams, ja mēs tur pieejam, žing, minūtes laikā izdarām, tā iespēja saindēties ir krietni mazāk nekā tad, ja mēs, protams, ar šādu 8 stundas no vietas strādājam. Attiecīgi, ja nav darba aprīkojums, ventilācija, tad mēs, ko mēs tur varam pateikt, vai viņi ir ok vai nav šobrīd ok. Tad tālāk par piekļuvas ceļiem mēs skatāmies, jā, lai būtu apmēram metrs uz metru droša vieta, lai mēs varam darboties, lai neviens no aizmugurs mums netīšām neuzbrauc, lai mēs savācoties, ja tā drīkst teikt, paši neuzkrītam uz iekārtas, jā, tā kā tās lietas. Protams, paliek ierīces, ja skatāmies šajā gadījumā, es uzrakstīju neatiecās, bet, protams, ja mēs slīpējam ļoti garas detaļas, tad blakus galdiņiem ir ļoti, ļoti liela nozīme, un tas ir jāņem vērā. Tālāk par uzrakstiem, tad mēs redzam, ka uzrakstu nav nekādu, ja līdz ar to mēs nezinām, kas mums it kā jāņem vērā, bet to tad speciālistam būtu jāpasaka. Es jau saku, iespējams, ja, piemēram, strādā ļoti maz, varbūt pietiek ar respiratoru, ja, vai ieteicams respirators, ja. Ja strādā ilgstoši, būs arī vajadzīgs ne tikai respirators, bet maska ar filtriem, brilles obligāti, ja, jebkurā gadījumā, vai tur nedaudz vai daudz, ja, tāpat par apģērbu, ja. Tā kā tas viss ir, priekš tam ir riska novērtēšana, kurā ir jāpasaprot, cik mēs daudz ar viņu strādājam kopā ar visiem, ne tikai viens, bet vairāki, un nu, kādi ir tie galvenie riski un kādi individuāli aizsardzības līdzekļi tad ir vajadzīgi lietošanai. Tātad rotējošās daļas mēs jau runājam, nav no sāna mums tā kā prasītos, lai tur būtu arī tā pusē maksimāli, un šeit tā kā būtu, nu, jā, te parasti liek šo saucamo aizsargu stiklu virsū, jā, jo mēs esam vairākas reizes runājuši, ka kolektīviem aizsardzības līdzekļiem vienmēr ir priekšroka pret individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Tā kā šajā gadījumā, ja kāds prasa, Aigar, kāds ir padoms likt to aizsargu stikliņu un konstruēt vai iedot tur sejas aizsargu vai brilles, es viennozīmīgi teikšu, ka vajadzīgs ir aizsargs stikliņš, jo tad tas kalpo visiem, arī iznāk beigās lētāk, jo katram nav jāpērk savas brilles, jo atceramies, individuālajā aizsardzības līdzekļiem ir arī higienas jautājums. Tas nav tāds kolektīvs, ka viens lieto, otrs lieto, trešo. Katram principā būtu jābūt savām brillēm. Ja tur mēs vēl prasam cepuri, tad arī katram sava cepura. Par signālu krāsojumu te būtu prasītos, tur, kur ir tuvāk šīs te kustīgās daļas, ja būtu forši, ka būtu signālu krāsojums uz galdiņa un kaut kādām galējām virsmām, tā kā par to arī. Un, protams, lietošanas instrukcijas uzrakstīja kā atbilst, bet, protams, ka kur nu vecam padomu laika aprīkojumam, kur mums viņam tādas instrukcijas, ja, un līdz ar to, protams, var jau būt, ka kaut ko var tur krievu valodā sameklēt, bet atceramies, ka darba aizsardzībā ir prasība, ka instrukcijai ir jābūt tādā valodā, kā cilvēki saprot. Attiecīgi, šobrīd mums, protams, paliek aizvien grūtāk, ja daudzi vairs krievu valodu nesaprot, jaunieši vairāk orientējās uz angļu valodu, līdz ar to viņiem īsti neko nedod šīs te krievu laika un krievu valodā lietošanas instrukcijas. Nu, tālūk, tātad apmēram mēs vienam aprīkojumam izgājām cauri, paskatījāmies, kā tas ir, lai mums forša dzīve, drošā darbā un lai mums drošs darba aprīkojums.